Ja Irāna sabrūk, vai tuvajā austrumi pēkšņi kļūst mierīgāki? Diemžēl atbilde uz to varētu būt nē. Patiesībā islāmistu valstis, kas cenšas aizstāt Irānu, varētu būt pat bīstamāks nekā viņa priekštecis. Un tas, kas viņus padara tik problemātiskus, ir tas, ka viņi izliekas par rietumu sabiedrotajiem, vienlaikus cenšoties izmantot rietumus, lai pārņemtu kontroli pār tuvajiem austrumiem, naftu, tirdzniecību un visu, kas ar to saistīts. Šonedēļ viņi izplatīja publisku paziņojumu, kas to tieši pierāda. 7. augustā Saūda-Arābija, Turcija un Pakistāna parakstīja kopīgu aizsardzības līgumu Mekā. Līgumā teikts, ka bruņots uzbrukums jebkurai no šīm valstīm tiks uzskatīts par uzbrukumu visām trim. No pirmā acu uzmetiena tas izskatās kā mēģinājums atturēt Irānu no uzbrukuma viņiem, taču patiesībā tas ir daudz nozīmīgāk. Redziet, Irāna strauji zaudē savu statusu kā lielākais drauds tuvajos austrumos. Lietas mainās un mainās ļoti ātri, un islāmistu bastioni tuvajos austrumos vēlas pārliecināties, ka tieši viņi būs tie, kas turpmāk kontrolēs situāciju. Šis līgums cenšas to nostiprināt, taču šīs valstis ir bīstamas un ļoti neapmierinātas ar rietumiem, un tas ir šī līguma patiesais zemteksts. Laipni lūdzam Mirākei šovā JNS TV. Parunāsim, kāpēc tas ir tik svarīgi. Tātad, kopš 28. februāra, kad ASV un Izraela uzbruka Irānai, lai likvidētu tās kodolspējas, Persijas līcis nav pārstājis degt. Irānas raķetes un droni atkārtot ir uzbrukuši Saūda-Arābijas naftas infrastruktūrai. Hutiešu uzbrukumi ir apturējuši kuģošanu, un amerikāņu drošības garantija, kurai vajadzēja to visu novērst, īsti nav darbojusies. Ja jūs kādreiz esat sev jautājusi, kāpēc tuvie austrumi ir tik mierīgi ar tik daudzām ASV bāzēm tur, tas daļēji ir šī iemesla dēļ. Gadu desmitiem Amerikas Savienotās valstis un šīs valstis ir parakstījušas līgumus, kas nodrošina, ka ja un kad reģionā situācija sāsināsies, Amerika palīdzēs šīm valstīm aizsargāties pret konfliktiem un pretī ASV iegūst iespēju ietekmēt notiekošo. Tāpēc šīs bāzes tika izveidotas, tāpēc tās pastāvēja, taču sāsinoties šim konfliktam, valstis, kurās atradās ASV bāzes, kļuva par galvenajiem Irānas uzbrukuma mērķiem. Saūda-Arābija vēroja notikumus, kurus amerikāņu militārā klātbūtne bija tieši paredzēta novērst, un saprata, ka pilnīga paļaušanās uz Vašingtonu vairs nav efektīva stratēģija. Situāciju neuzlaboja arī tas, ka mediji izsmēja Trumpu, un tuvie austrumi to pamanīja. Tāpēc Saūda-Arābija sāka meklēt jaunas alianses, kas varētu darboties labāk, lai atturētu Irānu no viņu ievilkšanas konfliktā. Viņiem ir nepieciešams atturēt Irānu, un tam ir daudz iemeslu. Pirmkārt, jo Irāna kontrolē otru Hormuzas šaurumu pusi, un 5. daļa pasaules naftas tiek transportēta caur šo šaurumu. Ja Irāna spēj to slēgt visai tirzniecībai un kuģošanai, Saūda-Arābijas ekonomika nonāk nopietnās grūtībās. Tā jau ir nopietnās grūtībās, jo vīzija 2030 neiet tik labi, kā viņi bija cerējuši, bet tā ir atkarīga no stabila naftas eksporta un stabiliem tirzniecības ceļiem, un Irāna to ir izjaukusi. Otrkārt, tas ir slikti visam biznesam kopumā. Viņiem vajadzēja būt jauna, droša islāma tēla paraugam, turisma centram, vietai, kuru gribas apmeklēt, bet tā vairs nav. Viņus uzbrūk, un šis tuvā austrumu nākotnes tēls vairs neizskatās labi. Un pie visa tā vēl jāpievieno, ka Irāna ir arī Saūda-Arābijas galvenais reģionālais konkurents, un jūs saprotat, kāpēc viņi patiešām vēlas, lai Irāna kā problēma pazustu. Bet līdz tam laikam viņiem ir nepieciešams, lai Irāna pārstāj viņus uzbrukt. Un tā viņi sāka sarunas ar citiem tuvā austrumu spēlētājiem, kuri iespējams varētu labāk atturēt Irānu nekā ASV šī konflikta laikā. Un te parādās šī vienošanās ar Pakistānu un Turciju. Vienošanās nosaka, ka bruņots uzbrukums jebkurai no šīm valstīm tiks uzskatīts par uzbrukumu visām trim. Tā ir savstarpējas aizsardzības apņemšanās. Turklāt pilnais vienošanās teksts patiesībā nav ticis publiskots, un arī tas, ko tas tehniski nozīmē, nav skaidrs. Jā, uzbrukums tiktu uzskatīts par uzbrukumu visām trim, bet vai tas uzliktu valstīm pienākumu reaģēt? Tas nav tik skaidri. Redziet, tas ir gudri, jo tas izklausās ļoti līdzīgi NATO saistībām, pie kurām esam pieraduši. NATO 5. pants nosaka, ka bruņots uzbrukums vienai dalībvalstī tiek uzskatīts par uzbrukumu visām, bet svarīgākā ir otrā teikuma daļa. Tas uzliek valstīm pienākumu reaģēt. NATO ir 40 gadu laikā izveidota integrēta militārā infrastruktūra, komandas struktūras, izlūkošanas sistēmas, aprīkojums un protokoli, kas padara 5. pantu reāli darboties spējīgu un ticamu, kad uz to atsaucās. Taču šajā gadījumā tā nav. Šis pienākums reaģēt nav daļa no šīs vienošanās. Tas ir arī iemesls, kāpēc šī vienošanās nozīmē daudz vairāk nekā tikai tās tehniskās detaļas. Protams, tā kalpo kā signāls Irānai un pasaulē, ka mēs, Turcija, Saūda-Arābija un Pakistāna, tagad esam saskaņoti un esam izvēlējušies puses. Un mēs plānojam izmantot visu trīs mūsu valstu spēku, lai atturētu jebkādus uzbrukumus mums.
Taču runa nav tikai par atturēšanu. Šīs sadarbības iemesli ir daudz dziļāki nekā tas. Irānas aspekts ir tikai attaisnojums, ko viņi izmanto, lai to leģitimizētu. Bet mēs to tūlīt paskaidrosim sīkāk, jo vispirms mums jāsaprot, kāpēc tieši šīs trīs valstis. Saūda Arābijai tas ir diezgan skaidrs. Pirms šī līguma, kad Saūda Arābija vēlējās vest sarunas ar Irānu vai pieņemt lēmumus par tuvajiem austrumiem, tai bija jāņem vērā, ko vēlas Vašingtona. ASV bija vienīgā nopietnā drošības garantija, kas Saūda Arābijai bija. Tāpēc Saūda Arābija lūdza atļauju un koordinēja ar Vašingtonu, un tai bija jāpieņem lēmumi, balstoties uz Vašingtonas grafiku un prioritātēm. Tas joprojām ir spēkā, bet tagad Saūda Arābijai ir jauni potenciālie partneri. Turcijai ir militārie spēki, Pakistānai ir kodolieroči. Ja Saūda Arābija vēlas vest sarunas ar Irānu vai rīkoties pret Irānas draudiem, tā to var darīt, zinot, ka Turcija un Pakistāna ir šajā vienādojumā, kas nozīmē, ka Saūda Arābijai vairs nav nepieciešams tikai amerikāņu atbalsts, lai rīkotos. Bet atkal, tas ir tikai iegansts. Šī vienošanās ļauj Saūda Arābijai nostiprināties kā Persijas līča reģiona līderei. Rīkojot šo parakstīšanu Mekā un sapulcinot kopā trīs spēcīgākās musulmaņu vairākuma valstis, Saūda Arābija saka pasaulei, kad runa ir par tuvējo austrumu drošību, mēs esam tie, kas to vada, un mēs esam tie, kas pieņem lēmumus. Mēs esam reģionālā stabilitātes seja, nevis Irāna un nevis Izrēla, un tās diplomātiskā vara un reģionālā līderība ietekmē notikumus. Tas maina, kā citas valstis raugās uz Saūda Arābiju un kā Saūda Arābija raugās pati uz sevi. Visam šim līgumam ir divi slāņi. Militāro skaidrojumu slānis, bet zemteksts ir tas, ko šīs valstis vēlas parādīt pasaulē, un pievērsiet tam uzmanību. Tas nenozīmē, ka ASV šeit tiek izstumta, nebūt ne. Patiesībā ir daudz pierādījumu tam, ka ASV ir atbalstījuši šo vienošanos. Trumps un viņa administrācija ir bijuši atklāti par vienu lietu. Amerikas Savienotās valstis vairs nevar un nebūs pastāvīgais drošības garants tuvajiem austrumiem. Jaunā Amerikas loma ir tāda, ko stratēģi sauc par integratoru, nevis garantu. Tas nozīmē, ka ASV nodrošinās tehnoloģijas un izlūkošanas informāciju, ekonomiskās partnerības, diplomātisko atbalstu jebkurai reģionālajai lielvarai, kas pati risina savas drošības problēmas. Tā vietā, lai Amerikas karavīri aizsargātu Saūda Arābiju, Saūda Arābija pati sevi aizsargā ar Amerikas ieročiem, Amerikas apmācību un Amerikas atbalstu. Tā ir ļoti riskanta stratēģija. Donalds Trumps vienojās par 30 gadu kodola sadarbības līgumu ar Saūda Arābiju, ar nosacījumu, ka Saūda Arābija normalizēs attiecības ar Izraēlu, kas ir tā svira, kas viņam nepieciešama, lai šo risku padarītu nedaudz mazāk. Vašingtona saka, jūs veidojat savu drošības arhitektūru, bet dariet to saskaņā ar mūsu interesēm. Ar Turciju, kas ir NATO dalībvalsts, mūsu sabiedroto, ar Pakistānu, kas ir partners tādā veidā, kas ierobežo Irānu un uztur reģionu saskaņot ar rietumiem. ASV vēlas, lai tuvie austrumi spētu paši risināt savas problēmas un cenšas palīdzēt veidot šos līgumus, bet palikt ārpus tiem. Viņi domā ilgtermiņā, veido atkarību, lai viņos ieklausītos, bet vienlaikus arī neatkarību, lai viņiem nebūtu jāiesaistās. Tā ir patiešām bīstama spēle, un tā ir līdzīga tai, ko viņi spēlē Izrēlā. Un no pirmā acu uzmetiena tas varētu izklausīties labi. Saūda Arābija uzvar Irānu? Lieliski. Bet diemžēl tā nav, jo tieši partneru izvēle šeit ir interesanta. Viņi ir izvēlējušies divus sabiedrotos, kur pēc būtības ir pret rietumiem, lai gan viņu stratēģija ir daudz izsmalcinātāka nekā Irānas, un viņi to ļoti labi slēpj. Šie divi sabiedrotie ir Turcija un Pakistāna. Turcija cenšas kļūt par nākamo islāma pasaules līderi. Viņi nav aizmirsuši Osmaņu impērijas laikus, kad viņi bija pie varas, un viņi to vēlas atgūt. Taču šoreiz viņi rīkojas gudrāk. Un, lai to panāktu, viņi vispirms vēlas iegūt rietumvalstu piešķirtu leģitimitāti. Tāpēc viņi pievienojas NATO un tā tālāk. Par to mēs esam plašāk runājuši iepriekšējās sērijās. Šī vienošanās viņiem piešķir statusu un apliecina, ka viņi būs daļa no grupas, kas nākotnē vadīs tuvajos austrumos un spēs nodrošināt reālu drošību un militāro infrastruktūru. Viņi, protams, iegūst arī savu militārās rūpniecības paplašināšanos un stratēģisko brīvību. Turcijas aizsardzības uzņēmumi gūs labumu no paplašinātām komerciālām iespējām, attīstoties aliansei. Turcija arī iegūst iespēju veidot militāru struktūru, kas ir atsevišķa no NATO un nav ierobežota ar NATO balsošanas procedūrām. Turcija ir NATO dalībvalsts un 30 citas dalībvalstis. Tāpēc, ka Turcija vēlas veikt militāras darbības vai pieņemt lēmumu, tai jāsaņem apstiprinājums no šīm 30 citām dalībvalstīm. Daudzām no tām ir atšķirīgas prioritātes nekā Turcijai. Šī vienošanās ļauj Turcijai rīkoties neatkarīgi, kad Turcija to nolemj, bez NATO apstiprinājuma. Turcijai tas nepatīk, taču tā arī nav gatava no tā atteikties, jo tas nodrošina aliansi ar valstīm, ar kurām tās būtībā ir ienaidnieki. Tātad, ko viņi dara?
Nu, ja Turcija saskata draudus un tā ir jārēģē, Turcija to var izdarīt, izmantojot šo paktu ar Saūdarābiju un Pakistānu, neapspriežoties vispirms ar saviem NATO sabiedrotajiem. Tā ir ārkārtīgi bīstama rīcība pasaulē, un visiem vajadzētu tam pievērst uzmanību. Mēs jums teicām, ka Turcija ir problēma un ka viņi plāno izmantot NATO. Viņi patiesībā nav tās sastāvdaļa, un šis ir pierādījums. Turcijai ir ļoti bīstams ideoloģijas, milzīgs militārais spēks un spēja patiesi paplašināt islamistu ideoloģijas. Un tas ir kaut kas, ko visiem vajadzētu saprast. Viņu pievienošanās šim līgumam nav nejaušība, un starp citu arī Pakistānas pievienošanās nav nejaušība. Pakistāna iesaistās jaunajā tuvo austrumu drošības arhitektūrā, vienlaikus būdama gan Ķīnas sabiedrotā, gan Amerikas partnere. Tagad Pakistāna var dot signālu Vašingtonai, ka tā ir nopietna, noderīga reģionālā spēlētāja, un tādējādi panākt, lai Trumpa administrācija viņos ieklausītos, jo viņi zina, ka vēlas, lai sabiedrotie uzņemas lielāku atbildību. Trumps vēlas, lai sabiedrotie risinātu savas problēmas paši, nevis vienmēr lūgtu Amerikai iejaukties. Un Pakistāna var norādīt uz šo vienošanos kā pierādījumu tam, ka viņi veicina kolektīvo reģionālo atturēšanu attiecībā uz Irānu. Tas viņiem dod lielu ietekmi, kā arī sniedz argumentus, ko izmantot, ja attiecības atdziest, vai ja Pakistānai jāatgādina Vašingtonai, kāpēc tā ir svarīga reģionā. Pakistānai ir arī miljoniem tautiešu ārzemēs, kuri strādā tuvajos austrumos un ir atkarīgi no darba iespējām šajā reģionā. Tuvie austrumi arī ērti nodrošina lielāko daļu Pakistānas ogļūdeņražu importa, un šī alianse dod Pakistānai vietu pie galda, ka tiek pieņemti lēmumi tuvajos austrumos. Tas aizsargā Pakistānas ekonomiskās intereses reģionā un vēlreiz parāda, ka viņi vairs nedraudzējas ar stipriem. Viņi paši ir stiprie. Un islāmistu pasaulē tuvajos austrumos spēks ir galvenais, kas tev nepieciešams. Vai vismaz priekšstats par to. Mēs pat neminējām, ka Pakistānai ir kodolieroči, un tieši tāpēc Saūdarābija vēlas viņus iesaistīt šajā darījumā. Šī vienošanās apvieno 3 spēcīgākās musulmaņu vairākuma valstis. Saūdarābija ar bagātību, ģeogrāfisko stāvokli un svētākajām vietām islāmā. Turciju ar 2. lielāko NATO armiju un 10 gadi tiešu militāru iejaukšanos, pierādot, ka tā patiešām pārvieto karaspēku, un Pakistāna ar kodolieročiem un armiju, kas patiešām ir karojuši karos. Kopā tās pārstāv citāda veida varas centru musulmaņu pasaulē nekā jebkas, kas līdz šim pastāvējis. Tagad, kad es teicu 3, patiesībā ir 4, jo mēs vēl neesam pieminējuši Ēģipti, bet neuztraucieties. Arī viņi apspriež pievienošanos šai vienošanai. Šī vienošanās tika izveidota Irānas iespējamās krišanas ēnā. Irānas režīms ir novājināts, iespējams nestabils, un ja viss turpināsies, vai ja kaut kas būtiski mainīsies, tuvo austrumu varas struktūra drīz mainīsies. Saūdarābija gatavojas šim brīdim, tas jau sen bija gaidāms. Pēc iesaistīto pušu teiktā tas nemaz nav nekas jauns. Par to ir runāts jau pēdējos 2 gadus, kas liek uzdot jautājumu, kāpēc tieši tagad, izņemot to, ka Saūdarābija varētu noslēgt kodolvienošanos ar ASV. Nu šis pakts reģionam saka, kad Irānas ietekme samazinās, mēs būsim tās valstis, kas ieņems šo vietu. Mēs būsim tās, kurām būs vara. Mēs būsim tās, kuras būs svarīgas. Saūdarābija, Turcija un Pakistāna saka, mēs esam musulmaņu pasaules nākotne, nevis Irāna. Mēs. Saūdarābija patiesībā nezina, kas notiks ar Irānu. Režīms ir novājināts, bet tas vēl nav kritis. Karš varētu beigties gada laikā, vai arī turpināties vēl 10 gadus. Irānas līderi izvirza arvien ekstrēmākas prasības. Viņi pieprasa, lai Hormuza šaurums tiktu atvērts kā priekšnoteikums jebkādām pamieru sarunām. Tas nozīmē, ka viņi ir gatavi saglabāt blokādi uz nenoteiktu laiku, nevis sākt sarunas. Un, diemžēl, tā nav režīma uzvedība, kas gatavojas pilnībā atkāpties. Taču Saūdarābija ne tikai nodrošināsies pret Irānas sabrukumu, viņi rēķinās arī ar iespēju, ka Irāna izdzīvo, un šī situācija pārvēršas ilgtermiņa strupceļā. Kamēr Mekas pakts tiek veidots kā militārs atturēšanas līdzeklis, vienlaikus tiek veikts darbs, lai pilnībā samazinātu Saūdarābijas atkarību no Ormuzas šauruma. Un, kad mēs sakam Saūdarābija, mēs domājam visu tuvajos austrums kopumā. Tiek izstrādāti jauni kuģošanas maršruti, kas apiet Irānu. Tiek būvēti jauni cauruļvadi, lai naftu pārvietotu pa sauszemi, nevis caur šaurumiem, kurus Irāna var bloķēt. Tiek veidoti jauni ekonomiskie koridori, kas savieno Saūdarābiju ar plašāko pasauli, neprasot pārvietošanos caur Irānas kontrolētiem ūdeņiem. Viņi gatavojas visiem variantiem, taču nepaļaujas tikai uz vienu iznākumu, tostarp militāro aliansi, lai atturētu Irānu, ja Irāna saglabās savu spēku. Tiek veidota infrastruktūra, lai apietu Irānu, ja Irāna saglabā kontroli, bet paliek naidīga, un tiek sagatavota vadība, lai pārņemtu varu, ja Irāna patiešām sabrūk. Saūdarābija vienlaikus veido 3 dažādas nākotnes. Taču, lai gan tas izklausās labi, atcerieties, ka tie ir rietumu ienaidnieki, kuri tiek stiprināti. Tas ir jauns, daudz izsmalcinātāks ienaidnieks. Tāds, kas izliekas par draugu, sabiedroto, vienā pusē ar rietumiem, bet patiesībā ir ļoti tālu no tā. Pakistānas aizsardzības ministrs neizmantoja šī līguma parakstīšanu, lai runātu par aizsardzību pret Irānu. Protams, viņš to izmantoja, lai tieši uzbruktu Izrēlai. Viņš nosauca viņus par neleģitīmiem un par Balfūra deklarācijas produktu, kā arī aicināja musulmaņus izveidot apvienotu militāru fronti pret Izrēlu. Viņš teica, kamēr Palestīnas jautājums nav
pastāvīgi atrisināts, islāma pasaulē ir jāstāv pret viņiem vienoti. Redzat, šī līguma patiesā būtība sāk atklāties. Un retorika ir viena lieta, bet svarīgas ir arī turpmākās darbības, jo viņi patiešām nerīkojas vieglprātīgi. Turcijas ārlietu ministrija paziņoja, ka šis līgums tehniski ir tāds pats kā NATO 5. pants - savstarpējās aizsardzības klauzula. Viņš teica, ka viņi izveidos ministru komitejas, kas būs līdzīgas NATO. Viņš teica, ka ģenerālsekretārs atradīsies Sauda-Arābijā. Viņš teica, ka Ēģipte varētu pievienoties, ka tiks atrisināti tehniskie jautājumi. Viņš teica, ka šī vienošanās nav vērsta pret Irānu, bet ir vērsta uz Sarkanās jūras drošību un hutiešu uzbrukumu novēršanu. Hutieši, protams, ir Irānas ietekmē. Viņi strādā pie šīs sistēmas izveides. Jā, tas vēl nav pilnībā īstenojams, bet tas ir mērķis. Tomēr vēlreiz ieklausieties zemtekstā, jo viņi vēlas, lai jūs koncentrētos uz nepareizām lietām. Pakistāna norāda, ka šī vienošanās, lai gan tiek pasniegta kā aizsardzības, patiesībā ir vērsta pret Izraēlu un rietumiem. Interesants laiks, ņemot vērā, ka Trumps paziņoja, ka Sauda-Arābijas kodolspēja iegūšana ir atkarīga no viņa pievienošanās vienošanās līgumiem. Nē, tas nav interesants laiks. Arī Turcija neslēp savu attieksmi pret Izraēlu vai rietumiem kopumā. Turcija kā NATO dalībvalsts piedalās drošības sistēmas izveidē, kas ir skaidri atdalīta no NATO ar savu komandu struktūru un lēmumu pieņemšanas mehānismu. Ļaujiet man to pateikt pavisam skaidri. Rietumu alianse tagad ietver valsti, kas ne tikai atklāti ir izteikusies pret rietumiem, bet arī veido atsevišķas militāras struktūras ar valstīm, kas atklāti nostājas pret Izraēlu. Un jūs visi zināt, ka Izraēla nozīmē rietumus. Turcija vienlaikus atrodas abās nometnēs. Pakistāna dara to pašu. Tā lavierē starp Ķīnu un ASV. Un es nedomāju, ka ir pārspīlēti teikt, ka Sauda-Arābijas draugi daudz pasaka par pašu Sauda-Arābiju. Es domāju, ja jūs vēlaties redzēt, kādā virzienā viņi dodas, vienkārši paskatieties uz neseno konfliktu ar AAE. AAE ir ļoti skaidri norādījuši savu virzienu. Viņu saikne ar rietumiem, ar Izraēlu, viņu atbalsts un Sauda-Arābija tagad ir karā ar viņiem. Tas mums pasaka visu, kas jāzina. Šī vienošanās juridiski nevienu neuzliek par pienākumu kaut ko darīt. Šāda veida paktiem ir nepieciešami gadi, lai izveidotu reālas operatīvās spējas, bet tas arī nav ļoti tālu. Turcija jau ir izveidojusi militāras attiecības ar abām valstīm. Pakistāna ir nosūtījusi tūkstošiem karavīru uz Sauda-Arābiju. Viņiem jau ir esošas aizsardzības saites. Paziņojums šīs saites nerada, bet tas tās formalizē un norāda, ka tās var un tiks paplašinātas. Ja šīs trīs valstis patiešām izveido integrētas komandas struktūras, kopīgu izlūkošanas sistēmu un koordinētas reaģēšanas mehānismus, tad tā būs militāra alianse, kas īstermiņā ir atklāta pret Irānu, bet ilgtermiņā atklāti vērsta pret Izraēlu un rietumu dominanci, ko vada Turcija, kas vienlaikus ir NATO dalībvalsts, kas nozīmē, ka attiecības ar viņiem ir patiešām sarežģītas. Jā, protams, tas varētu būt pilnībā performatīvs solis, veids, kā viņi demonstrē savu spēku, lai gan patiesībā baidās, veids, kā sūtīt Irānai spēka signālu bez jebkāda reāla seguma. Taču šī paziņojuma būtība slēpjas zemtekstā par to, kā viņi pozicionē sevi nākotnē. Tehniskās detaļas par to, ko viņi dara, ir mazāk nozīmīgas. Lai gan viņi publiski neizpauž patiesos Mekas pakta iemeslus, tas ir diezgan skaidri redzams. Protams, oficiālais paziņojums un iemesls ir tas, ka, lai gan viņi to negrib atzīt, bailes no Irānas ir reālas, un šobrīd galvenā prioritāte ir atturēt no turpmākiem uzbrukumiem, un tas ir pamatot, vai ne? Viņiem arī ir prioritāte sagatavot infrastruktūru, lai apietu Irānu, ja šis konflikts kļūst par ilgtermiņa strupceļu, kā arī nodrošināt nākotnē un nostiprināt savas alianses, kas ir ļoti saprātīgi. Bet pats svarīgākais iemesls, par kuru viņi patiesībā nerunā, ir šāds. Visas trīs valstis gatavojas iespējai, ka Irānas vara turpina samazināties, un viņi vēlas būt pārliecināti, ka, kad tas notiks, Sauda-Arābija un tās sabiedrotie, nevis Irāna un nevis rietumi, ir tās valstis, kas ieņem šo vietu, kuru viņi vēlas kontrolēt. Vienas lielvaras kontroles laikmets tuvajos austrumos tuvojas beigām. Savienotās valstis pāriet no garanta lomas šajā reģionā uz integrātora lomu, un tuvo austrumu valstis veido savas drošības arhitektūras. Viņi dažādo savas attiecības, veido paralēlu infrastruktūru un pozicionē sevi dažādiem iespējamajiem nākotnes scenārijiem. Reģionālās lielvaras mācās izdzīvot, nepaļaujoties uz kādu vienu ārēju garantētāju. Un viņi sadarbojas ar rietumiem, bet viņi sadarbojas arī ar Ķīnu. Viņi sadarbojas ar Krieviju. Viņi sadarbojas savā starpā. Taču viņi nepaļaujas tikai uz kādu no tiem, kas padara viņus par ļoti bīstamiem partneriem. Neatkarīgi no tā, vai šī vienošanās patiešām kļūs operatīva, vai tā ietvers reālu militāru koordināciju, vai Turcijas loma sarežģīs NATO, tās ir lietas, kurām jāpievērš uzmanība nākamo 2 līdz 3 gadu laikā. Tuvo austrumu valstis virzās uz lielāku neatkarību, bet arī uz lielāku varu un kontroli. Lai gan tas var izklausīties labi, nekad nedrīkst aizmirst, kāds ir visa šī mēķis, kam viņi tic, kāda ir viņa loma pasaulē kā islamistiem. Un lai gan Rietumu alianses viņiem ilgu laiku ir kalpojušas, mēs varētu ieiet laikā, ka tas vairs nav taisnība. Ko tas nozīmē mums, rietumniekiem, kuri vēro šo notikumu attīstību? Tas mums atgādina, ka ASV iejaukšanās šajā
jomā nav pilnīgi muļķīga ideja, kā to varētu likt domāt mēdī, bet tas, cik svarīgi demonstrēt spēku un atturēšanu tuvajos austrumos, vairs nav tikai par Irānu, tas ir par nākotni. Un kamēr Izrēlai ir Dievs savā pusē, šīs valstis attālinās no ASV atbalsta un pāriet uz pašaizsardzību. Ir skaidrs, ka arī Izrēlai tas jādara un jābūt ļoti, ļoti modrai, lai atcerētos, ka Irāna varbūt bija liels drauds, bet ir arī citi draudi. Es esmu Īra Jērke un tiksimies nākamreiz.